Jūlijs ir mēnesis, kad lielākā daļa no mums vai nu atpūšas, vai nu ir devušies atvaļinājumā. Savukārt jūlijs Latvijā ir īpaši arī ar to, ka tieši šajā laikā Latvijā ierodas konkursam Jaunais Vilnis, dalībnieki un, protams, arī šī konkursa organizatori. Un jāteic, ka karsti iet ne tikai laika ziņu jomām, bet arī, protams, arī studijām, kur notiek mēģinājumi. Mēs joprojām sekojam līdzi 10. starptautiskajam jauno izpildītāju konkursam Jaunais Vilnis 2011. Un kā arī šeit ir rakstīts, tad koncertos būs pilnīgi visi. Остались в памяти блики янтаря. Сколько насчитаете и до января? Starp mēģinājumiem satikām arī Lienu Kendiju un pajaudāsim tad par pirmajiem iespējiem, jo ir notikuši arī pirmie mēģinājumi. Kādi jaunumi, kādas sajūtas? Mēģinājumi ir diezgan smagi. Es domāju, smagi tieši laika ziņā, tāpēc, kad tiek nosēdēts no rīta līdz vakaram šeit. Protams, režisors neļauj nevienam iet ārā. Un pēc mana mēģinājuma man lika nomainīt dziesmu Rīts ir tālu vēl, kuru pirms tam viņi bija apsprieduši, ka to tiešām nevajag mainīt. Tad šodien režisoram nav īpaši labs garstāvoklis, un viņš gandrīz visiem maina dziesmas un noņem man dejotājs nost, nezinu, meklēju tagad dziesmu, sazvanījos ar Gunteru Raču, ar Raimondu Paulu, jo viņi grib tādu hītu, kurš jau ir 20, 30 gadus skanējis un vēl 50 gadus skanējis, un tāpēc es konsultējos, kuru no Raimonda Paula dziesmām labāk paņemt, un tā, meklējām kaut ko. Varbūt, ja nomaina arī pārējās divas? Nē, Eltona Džona dziesma ir akceptēta, un tā tiek gatavot, un tur viss ir kārtībā. Problēmas ar to, ka mans dizainers vienīgais nav atbraucis vēl šeieni, un tos apģērbus, ko bija atvedis, tie ir diezgan interesanti. Un, arī uz cirku var ar viņiem iet. Pie Circle of Life dziesmas Eltona Džona kādu puskailu tādu var iet ar tādiem dzelteniem pleķīšiem. Bet viņš kaut kad rītdien, parītdien varbūt tās nebūs, bet varbūt būs ar pāris čemodāniem. Cerams, ka mēs tad kaut ko arī atradīsim. Bet tie tērpi, kas tev tapa? Rīts ir tālu vēl tērps, jau ir kancelēts, tiek kā. Nav dziesma, nav tērps. Jā, nav dziesma, nav tērps. Circle of Life padomāsim vēl ko tur kā, bet... viss baltiem diegiem šūt, ar to jau es rēķinājos, tā kā es esmu ļoti mierīga, smaidu, karātu galvu, saku, jā, visu atradīsim, visu mainīsim, lai tikai nav nekāda konflikta, lai neviens nedusmojās. Tikko kā ierakstījām pirmās divas dziesmas, dziesmu Jūrmala un otrās, pirmās konkursa dienas dziesmu We Are The World, kur man ir iedalīts vislielākais un vislabākais gabaliņš, par to man prieks ir. Un, īstenībā forši, man prieks par to, ka dalībnieki ir ļoti atvērti, forši, tādi spēcīgi, nav garlaicīgi, un man, piemēram, nav tāda sajūta, ka kāds varētu būt vājāks par manim. Šeit visi forši vienādi, un mēs vispār mēģinam necepties par to, ko žūrija tur varētu teikt vai kā. Ņemam visu, ko viņš var dot, jo viņi gudri ir, un es domāju, ka ir vērts par to vienkārši noklausīties. Starp citu, pagājušo gadu, šogad ir pirmais gads, kad žurnālisti konkursantu mēģinājumos nevar piedalīties, bet cik daudz viņš iejaucās Revzīnas tavā dziedāšanas stilā, manierē, viņš ir apmierināts, ja viņš arī liek kaut ko tur pamainīt? Viņš visiem liek pamainīt, tāpēc, ka viņš negrib izlikties, ka kāds būtu tagad labāks. Jā. Arī amerikānis, piemēram, kurš ir vienkārši amazing, es nezinu, tur neviens nestāv klāt, jā, un tur pat viņš arī māca kaut ko, bet tas jau tā interesanti ir, un galvenais jau ņemt to labo, ko viņš dod, un būt pašam sev un neaizmirst to savu identitāti. Vienalga kādu dziesmu viņš liks dziedāt, bet tomēr kaut kādu savu es ir jāatstāja. Tā. Ko man šeit viss ir kārtībā, sekosim, kā tad notikumi šeit risināsies arī pārējās dienās, lai tev veicās. Paldies, turiet īkšķis.